Sidnijs Patriks Krosbijs, leģendārs kanādiešu spēlētājs, kurš jau ierakstījis savu vārdu hokeja pasaules slavas zālē. Centrālais uzbrucējs ir nenoliedzams līderis un Pitsburgas Pingvīns kapteinis. Skaisti vārtu guvumi, lieliska nūjas tehnika un augsts ātrums ir neatņemams šī hokejista priekšrocības. Miljoniem līdzjūtēju visā pasaulē cenšas sekot katram viņa solim. Sidnijs Krosbijs dzimis 1987. gada 7. augustā nelielā pilsētiņā Kolharborā. Viņa tēvs Trojs Krosbijs savulaik aktīvi nodarbojās ar hokeju un bija labas iespējas sev parādīt arī pieaugušo hokejā. Jauno vārdsargu pat ar 240. numuru draftēja Montreal Canadiens, taču viņš nespēja iekļūt NHL komandas sastāvā un 21 gadu vecumā izlēma beigt hokejista karjeru. Taču hokeja mīlestība pārgāja pie Sidnija, kurš sāka spēlēt šo spēli ļoti agrā vecumā. Ar nūju darboties mājas pagrabā viņš sāka 2 gadu vecumā, bet 3 gadu vecumā Sidnijs iemācījās slidot, un viņš varēja visu dienu pavadīt uz slidām uz blakus aizsalušā laukuma. Pirmā komanda 5-gadīgajam Sidnijam bija Kolharboras Red Wings, kuras rindas viņš papildināja 1992. gadā. Viņš šajā komandā spēlēja vairākus gadus un bieži bija arī šīs vienības kapteinis. Jauniešu panākumu laukumā nepalika nepamanīt, un masu mēdīji aktīvi publicēja rakstus par jauno hokeja brīnumbērnu. Avīzēs parādījās termins "nākamais", kas nozīmēja, ka parādījusies jauna hokeja zvaigzne. Vairāki skauti sekoja viņa gaitām. Viņi atzīmēja, ka Sidnijs šo spēli spēlēja kā vienkārši šaha partiju, jo spēja paredzēt uz priekšu vairākas izspēles. 2003. gadā Sidnijs sāka spēlēt Kvebekas junior līgas komandā Rimouski Okeanik. Šajā komandā viņš aizvadīja 2 pilnas sezonas, kurās bija rezultatīvākais līgas hokejists. 2004. gadā, kad Sidnijam palika 17 gadi, viņš saņēma piedāvājumu no pieaugušo komandas Hamiltonā, kura bija pieteikusies dalībai atjaunojamai Pasaules hokeja asociācijas čempionātam gadījumā, ja NHL būs lokauts. Krosbijam piedāvāja 3 gadu līgumu 7,5 miljonu ASV dolāru vērtībā, taču viņš atteicās, motivējot savu lēmumu ar to, ka vēl nav gatavs spēlēt profesionālajā komandā. 2005. gada 30. jūlijā Sidnija ar kopējo 1. numuru NHL draftā izvēlējās Pitsburgas komanda. NHL paralēli Sidnijam tajā gadā debitēja arī Aleksandrs Ovečkins, kurš kļuva par galveno Krosbija konkurentu uz Calder balvu kā labākajam debitantam. Sidnijs pirmo sezonu noslēdz ar jaunu komandas rekordu. Viņa kontā bija 102 rezultatīvitātes punkti. Kanādietis kļuva par pašu jaunāko klubu hokejistu, kuram izdevies pārsniegt 100 punktu robežu. Taču ar to bija par maz, lai iegūtu Calder balvu. Speciālisti balvu piešķīra Ovečkinam, kurš guva pāris vārtus vairāk. Krosbijs tajā sezonā paspēja nospēlēt vairākas spēles kopā arī ar leģendāro Mario Lemieux, taču dēļ traumām pieredzējušais hokejists nevarēja piedalīties visās spēlēs un sezonas vidū noslēdza karjeru. Jāatzīmē, ka Sidnijs pirmās 4 sezonas dzīvoja pie Mario Lemieux un viņa ģimenes, un tikai 2010. gadā hokejists nopirka savu māju tajā pašā rajonā. 2007. gadā Sidnijs Krosbijs kļuva par Pitsburgas Pingvīns kapteini. Līdz ar to viņš 19 gadu vecumā kļuva par jaunāko kapteini NHL komandu vēsturē. Tiesa vēlāk šo rekordu pārstīs vēl viens kanādietis, Connors McDavids. Tajā gadā Pingvīni aizspēlējās līdz finālam, taču tajā nespēja uzveikt Detroits Red Wings vienību. Taču jau gadu vēlāk Pitsburgai izdevās atriepties Red Wings hokejistiem un tomēr izcīnīt Stanley kausu. Tādu pašu panākumu viņiem izdevās paveikt arī 2016. un 2017. gadā, kad atkal bija izcīnīta čempionāta galvenā trofeja, un Krosbijs papildus izcīnīja arī Konona Smita balvu. Sidnijs Krosbijs ir arī 2-kārtais olimpisko spēļu čempions. Īpaši svarīgs bija spēles 2010. gadā viņa dzimtenē. Viņš guva izšķirošos vārdus papildu laikā finālspēlē ar ASV. Atkārtot šo panākumu viņam izdevās vēl pēc 4 gadiem. Sidnijs guva 1 vārds finālspēlē Sočos.
Par Sidniju Krosbiju privāto dzīvi gan ir mazāk zināms. Viņš nav precējies un nav bērnu. Hokejs nemīl izrādīt savu privāto dzīvi, necenšas afišēt kādas attiecības. Vienīgi zināms, ka viņš ilgu laiku tikās ar amerikāņu modeli Ketiju Lutneru. Sidnijs ir melomāns. Viņam nav īpašas viens mīļākās grupas, bet brīvajā laikā viņš labprāt klausās Foo Fighters vai Three Doors Down. Lai gan līdzjūtēji un speciālisti bieži atzīmē arī Sidnija vājās puses, kas ir viņa raksturs un traumatisms, kā arī daļēji simulācijas spēles epizodēs, viņš tomēr ir un paliek viens no labākajiem mūsdienu hokejistiem pasaulē. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.